Nesens pētījums Lielbritānijā ir pierādījis, ka 21. gadsimts ir nācis ar milzu izmaiņām tik ļoti pieņemtajam mītam, ka vīriešiem vislabāk patīk tieši blondīnes. Pētījuma rezultāti pierādījuši, ka ir notikusi modes maiņa un šobrīd tiek dot priekšroka tumšmatainām daļā dzimuma pārstāvēm. Kā ir ar mūsu latviešu vīriešiem? Kura matkrāsa mums ir tuvāk? Un vai mēs domājam tāpat kā briti? Brūna. Kāpēc? Manai sievai brūna. Man jau patīk blondīnas. Es domāju, ka īstenībā tās matu krāsas, blondīnu cilvēkiem patīk blondīnas, un tie cilvēki, kas ar brūniem matiem, tiem patīk brunetes. Man tā rodās tās risinājums. Man personīgi, es esmu mākslinieks, man patīk figūra, protams, es skatos. Te mats nav tā krāsa tik svarīga. Populārākās jau te ir blondīnes, te brauc visas pasaules vīrieši, slavenām latviešu long leg blondes. Kāpēc ne tumšmats, kāpēc blondīnes? Nezinu, kaut kā tā evolūcija laikam tieksme tā. Redz tos blondos matus un uzreiz velk pie viņas gribas aiziet apskaut meiteni uzreiz. Personīgi man ļoti nepatīk sarkanmatas, absolūti. Un teikšu, kādēļ es atbraucu šeit padomi laikā. Un tad bija visas sievietes ar sarkaniem, tiem ticījām sarkaniem matiem. Es prasīju, tā esot vienīgā matkrāsa, kas ir bijusi. Un no tā laika, ziniet, redmats tāds, sarkanmatainās, tās man galīgi nepatīk. Rudai. Kāpēc? Nezinu, gauma vienkārši tāda. Cik vīrieši, tik gaumas, taču Lielbritānijas pētījumā atzīts, ka tieši tumšmats esot pievilcīgāks un gudrāks. Vai arī Latvijas vīrieši uzskata, ka matos ir spēks un katrai matkrāsai piemīt kāda īpaša raksturīpašība? Nē, man liekas, tur nav tā saistība tāda. Varbūt gan tā, gan tā. Tas arī tās vispārēji pieņēmumi, kad uzskata, ka blondīnas ir vai nē, par tām ir daudz joku un anekdošu, un ka tās ir tāds dumjāks un vēl plātīgāks, un brunetes ir inteliģentāks. Varbūt. Es nezinu, vienkārši, kā lai saka. Es domāju, ka nē. Man brunetes arī patīk. Bet vai tiešām tā ir? Vai matu krāsa nekādā veidā neietekmē mūsu raksturīpašības, devāmies noskaidrot pie eksperta? Runāsim par tādu kaut kādu iekšēju dziļāku struktūru cilvēkā. Protams, matu krāsa nav tā, kas viņam saka, ka nokrāso sarkanus, nokrāso blondus, un tu izmainies pilnīgi kardināli, kā raksturā, raksturs nemainās, tas paliek tāds pats. Tikai cilvēkā šī te labsajūta. Otrs ir, ja runā par bioloģisko matu krāsu, tā, kas mums piedzimistot ir, vai tam ir kāda sakarība, vairāk tas ir tāds, te aiziet jau tīri bioloģija, skatoties no reģiona, no kura nāk, protams, cilvēku temperamentu, raksturu tas ietekmē. Bet tas nav no matu krāsas. Matu krāsa ir vienkārši kā rādītājs, no kur reģiona cilvēks nāk. Tev man reiz nāk prātā, temperamentīgās spāņu sievietes, ar ogļu melniem matiem, kas nāk no tā reģiona. Tomēr jau, kā mēs redzējām no mūsu vīriešiem, kaut kāda favorīta matkrāsa visiem bija. Kā tas ir izskaidrojams? Tas, kādu cilvēku mēs izvēlamies, nosaka mūsu dzīves pieredze un pirmie iespaidi, kas ir bijis, konkrēti vīrietim, ja vīriešu auditoriju mēs aplūkojam, kāda ir bijis viņa mamma, kāda viņa vecmāma, viņa skolotāja. Pirmās sievietes, ar ko viņš reāli ir saskāries un kas viņam ir devušas labsajūtu, prieku, un uz kurām viņš varbūt ir arī nofiksējies. Un, ja tā sieviete ir bijusi blonda, viņam patiksies blondas meitenes. Ja viņam patīk tumšmats, tad mamma ir bijusi tumšmata, vai viņa pirmā simpātija, kāda ir bijusi tumšmata, vai tad bērndārza audzinātāja, vai auklīte ir bijusi tumšmata. Un tas ir no tā atkarīgs lielā mērā. Tātad mūsu simpātijas pret kādu konkrētu matkrāsu vai sievietes izskatu rodas neapzināti, un to nosaka mūsu dzīves pieredze un labie piemēri. Bet kā atzīst gan seksologs, gan psihologs, sievietēm īpaši nevajadzētu uztraukties par kaut kādiem britu pētījumiem vai it kā vīriešu gaumu. Galvenais ir pašai sev patikt. Ja mēs patīkam paši sev, mēs vienkārši esam pozitīvi. Un tas ir pozitīvs, kur uztver apkārtējie cilvēki. Un tad vairs nav svarīgi, kāda tu esi blonda, brunete, tieva vai apaļa, un tas dzīvē parādījies ir ļoti daudz dažādos gadījumos. Meitenes apaļītes, vienai apaļītei tur džeki līp klāt, otra tik cenšās, un viņai neviens klāt nelīp.
tas ir kaut kas iekšējais, kas notiek, jā, iekšējais pasūtījums zemapziņas. Ja es jūtos forši, tad tas cilvēks man ir saistošs. Man patīk, ka viņi komunicēt, būt kaut kādā kontaktā, bet tas, kas ir tāds, īgns, no kura nāk tās žults visu laiku, tāds neapmierināts, mums nevienam ar tādu cilvēku nepatīk komunicēt. Un to cilvēku jūt. Lai arī cik nobežāta šī frāze nebūtu, bet galvenais – iemīlēsim sevi, un tad mīlēs arī mūsu. Pirmo soli jau varam spērt tagad, vienkārši pasmaidot. Oskars Lepers, Ilgvars Rīdenbergs, Ansbergs, Tautas balss.